Labas rītas! Es jau bišķiņ bez jums pabraucu, bet tagad mums atsūtīja to, ka mums iespējams būs jāved 2 mašīnas ar vienu traileri aizmugurē. Nelielu. Un jāizmēra ar bišķīt, vai tā kā viss sapasīs, vai viņš uzlīdīs virsū, vai nebūs oversize loads. Un tāpēc mēs paņemam mērlenti jau otro reizi. Paņemam mērlenti, uzvalkam jūs galvā virsū. Skats vienkārši ir amazing. Notīrīsim lencu. Es varēju iespļaut tavu sejā. Jānotīr no mikrofona. Beidzot ekrāniņu notīrīsim. Tā. Es parādīšu jums skatu. Skats ir vienkārši burvīgs. Kroče. Skats ir vienkārši amazing. Amazing good skats. Nu tagad tur koki priekšā. Nu, karoči nav jēga. Tad viss, ko mums vajag, tas ir izmērīt. Sanāk no šejienes. No šejienes. Daļač, un kā lai tagad to izdara? Šitā. Jop. Tas šitā notiek. Uztaisīsim picture. Columbia Pictures nepredstavļājiet. Sanāk 90,5. Columbia Pictures nepredstavļājiet. Īstenībā ir labs skats, es gribu uzņemt bildīti. Priekš memorijiem. For the memories. Columbia Pictures nepredstavļājiet. Vienkārši skaisti. Pa skaisto. Columbia Pictures nepredstavļājiet. Nešties galīgi iet garām. Kas ar to kameru ir baigi taisa zvaigznīti? Columbia Pictures nepredstavļājiet. Tas traks izskatās vairāk tā kā uz leju. Kāpēc tā? Vai man tikai liekas? Nē, ir čotka. Zēbenča. Nu, skats ir vienkārši one love. Tā kā palielam mēs kāpim iekšā, noliksim mērlentīti. Neskatieties manu bardaku, jo te reāli nav vietas. Man tur ir, nu, tā jau, ka šitā viss salietas ir cool. Nu, tur šitās tā džinsiņš. Jā. Un ķipa, kad viss šitā te salietas kaut kā, tad jau ir cool. Nu, vieta šajā trailerī, diemžēl, nav. Šitais man ir domāts, kad es stikla uzlieku priekšā, lai kaut kāds privātums būtu minimāls. Un palielam, jā, te vietas vispār nav nekādas. Tur man ir čemodāns, tur man ir eļļas, tur man ir kroči instrumenti. Zem gultas nav vispār. Ir tāds, šai gultai ir tāds viens liels mīnus. Ja gribi, nu, ja tu esi garš cilvēks un gribi gulēt reāli izstiepies, parasti ir vēl šitā tēķipa, un tad ir vēl viens krēsls. Tad ir ok, tad ir tāda augstuma, tad daudz liels storage rooms. Bet, diemžēl, jā, ja tu esi tā kā garš cilvēks, tad sanāk tā, ka tev ir šitā te ir tas viss jādara, kas nav baigi tā kā tieši diezko interesanti, bet tomēr es guļu labi. Pohu par to storage es guļu labi, tas ir pats galvenais. Tā kā brauksim nodot kravu, palikuši kaut kādas, nezinu, 2 stundas ir. Un es kādas 4 stundas pagulēju, nomazgāju seju, pahavāju. Tad devos ātri ceļā, jo, nu, laiks ir limitēts. Tā kā tieši to pašu es tagad daru. Trakeris, slaistēdz, brauc ceļojumā uz priekšu.
Es nenospiedu stopu, ja kas es nenospiedu stopu. Bļaģi. Gandrīz nomiru, bet tas nekas. Es domāju, ka pēc šī un šī te jūs varat saprast, ka notika vēl viena šaize. Mums trailerim pazuda bremzes. Ar visu laudu, tas bija ļoti bīstami. Protams, breakdowna teams, kā vienmēr visu lika risināt man pašam, bet es atbraucu uz šo kompāniju, un šī kompānija nočārdžoja mani. Centās nočārdžot par $180, par vienkārši stulbu čekingu, bet es biju diezgan attapīgs, vienkārši gribēju gulēt, ieiet dušā es nebiju. Sestdienas bija pēdējo reizi dušā, jūs saprašanai. Tagad ir ceturtdiena. Tāpēc es nospļāvos visu vienkārši riktīgi pļušku uzdarīju, izgulējos, iegāju dušiņā, pahavāju, pārunājos ar cilvēkiem, vienkārši pačiloju, lai atbrīvotos no šitām problēmām. Jo notika ar delivery arī problēma. Vienai mašīnai izrādās bija stikls augšējais ieplaisāts. Un tad es īstenībā sapratu, ka es šo darbu vairs negribu darīt, jo visa atbildība ir uz tevī. Un neviens jau nepalīdzēs nekurā situācijā, tu esi pats atbildīgs par visu jā, tu neesi pret neko aizsargāts. Un es sapratu to, ka, jāsaņem pēdējās aldziņas un jāsaka Arrivederci, slava Resi. Karoči, bet šito vajadzētu izdzēst laukā īstenībā. Tas nebija nekāda politiska iemesla. Es neesmu par Krieviju, es neesmu par Ukrainu, es neesmu par pilnīgi neko. Es paliku neitrāls. Un tā, lai man nav nekādas problēmas, ne jūsos, ne visos pārējos. Viss, ko es vēlos pateikt, tā, kad mēs tagad pielikām bateriju. Es powerboostu viņam vakar uzlādēju. Es gribēju vakar jau pielikt, bet man viņš bija izlādējies. Tad man breakdowna teams lika, lai es braucu tur pa pilsētu, lai es biju braucu uz Walmartu, dabūju testeri un vēl kaut ko, bet man reāli bija bail braukt. Vienīgais, kas var aizbraukt līdz servisam. Un tad es aizbraucu līdz servisam. Viņi gribēja nočārdžot mani par $180, par $180 stundā. Ja domājieties, un ja viņš turpinās degunu, tas varētu būt tas, un iztērēs vēl 1 stundu, tas kopā būs pīzdēt cik daudz. Tāpēc mēs ķeramies paši pie darba, notestējām bateriju, principā ar power boosteri, un es dzirdēju ļoti labu skaņu, ka bremzes iet. Bremzes strādā, es esmu parādījuši, kāds skan, un bremzes strādā. Tagad mēs tīrām, es pēc tam īstenībā ielikšu bildi. Kad editošu, ielikšu bildi, kā izskatījās štekeri. Jāsīpie. Jūs neredzēsiet, varu piezūmēt tik tā. Koroči. Viņš aizbrauc garām un es turpināšu runāt. Jā, tagad mēs pieliksim štekerus, notīrīsim viņus. Un es jau pusi esmu izdarījis, vairāk bišķi pusi. Un tad testēsim bateriju atkal. Man liekas, ka baterija vienkārši ir pīzdēts. Vienkārši čau rasputītai baterija ir. Tāds izskatās man. Boosterīts. Paldies čuvakam, kas atstāja maniņu. Mūrniekam. Un jā. Tas galvenais, kas ar šo problēmu jau bija vērsies. Tad, kad es biju Jardā, tikai, protams, neviens man nepalīdzēja. Viņi tā kā samitināja bišķi traileri, atdeva man viņu tā kā. Jau ķipā, not my problem. Bet tas ir jau problēma. Tagad es vēl gribēju zvanīt viņiem, teicu, nu ko maksāsiet tik daudz? Nē, protams, nē, tu ne. Cik liels cipars, tu ko maksāsi tu pats un tā tālāk. Jā, es jau vakar sapratu to, ka šī darba ir ātrāk. Jā, vēl joprojām. Ka viss maintenance thing, viss pārējais būs kaut kāda problēma, tev reāli jādara pats. Es jau ar ātrumkārbu iepriekš nopisot. Ar bremzēm jau kādu leciņus nopisies. Traileri ir austi, tas varbūt iespējams dēļ bremzēm. Es jau to 2 vai 3 nedēļas apakaļ minēju. Bet, karoči,
Pilnīgi nekas netiek risināts, pilnīgi nekas netiek darīts. Principā tu esi te viens. Ja tev nav draugu, kas palīdz mehāniķi, kaut kas samazīt, tu esi pilnīgi viens. Kroči. Šādi, tas jau vēl bišķi patīrīts, vai ne? No šādi izskatījās reāli visi vadi. Es jau te redzu, kā redziet, esmu patīrījis smuki. Esmu pie metāla ticis. Un šitie jau ir notīrīti, un šādi izskatās. Tur arī var būt savu vaini, ja loģiski tas ir, tikai kur es nazītu liku. Un kā tā? Tur arī var būt vaina mans nazīts. Es reāli domāju, ka tas ir mans nazīts. Nē, es vienkārši papis savēju. Kur ir nazīts? Jāstāja mašīnā. Beļet, tas ir vēl viens klupšanas akmens kaut ko aizmirst. Tiešām reāli laikam aizmirst mašīnā. Fuck that shit. Buzuksim pagaidām. Pirmais ir plusiņš, vai ne? Vai tad ir mīnus? Es nezinu, man pohu vispār. Žiļā. Tā, jāaiziet pēc nazīša. Spider pig. Jā, kas reāli atstāja viņu tur. Nē, un tas ir fucked up. Kur es atstāju nazīt? Tā, kur ir. Man smadzenes kā monkey, zini, tur. Kā Homerā Simpsonā. Kroči notīrīsim man azīti, jo reāli nekādīgi viņi nesaka to. Būtu bišķi smūžpapīri ielikuši, testerīti, tur lielās muciņas, jo man vajag šīs te skrūves pieskrūvēt. Es reāli, vispārējais pieskrūvēs, bet tur es reāli netiku klāt, pēc, ka tur šitais pēctraucē. Un tur ar muciņu un pārējo netiku klāt. Un to muciņu es dabūju no čaļiem, kas maina eļļu, bļet. Kas tikai specializās eļļas maiņā. Kroči, šidā mēs tīram nost kakiņu. Šitam gan varētu būt pīsdēts. Šito riktīgi uzmanīgi. Viņš jau ir tik daudz reizes slīpēts, to var redzēt, ka viņam tur nihuja nekas nav palicis. Fuj, nasty shit! Kāpēc tas tik nasty? Izskatās, kā bija sakautas sperma. Tīram. Kā teica mans medicināšanas skolotājs, iedot apkopēju latiņu un saka, ka tev cerams arī kādreiz paveiksies. Un cerams, ka man tagad arī paveiksies. Es neesmu apkopēju. Baili viņu aiztikt. Dām, šitais boļu meņa izskatās tīrs. Plus mīnus. Un jā, šodien nav gan. Šite vispār nemet tīgls. Nasty, this is nasty. Kroči. Vēl kaut ko papist būtu vispār ideāli. Un tagad mēs vienosim klāt šo visu padarību. Cerams, ka mēs kaut ko līdzējām. Un ja nē, tad nē. Nasty shit kebabski. Koč mums kaut kā jāizdara tā, lai viņi viens otru nosedz. Vislabāk būtu piespiest tā kā uz sānu. Visas paraut. Lielam. Un galvenais kās visas trīs. Izvilksim savu triple pirkstus. Un pamēģināsim šitā pievilkt.
Un šito šeit. Šito šeit. Bļa, kā lai tu izdara? Šitā. Vēl pievilksim ar rociņu. Šitais nav piespiedies, es redzu. Šitā. Es to redzu. Es tevi redzu. Un bišķi pievilksim un tad bišķi sakārtos viņus atkal. Es nezinu, cik stipri jāvelk, tas sūds ir. Pīzdā. Pīzdā, Riki. Jābanuca, nogignuca. Turams labāk noņemt nost. Uzlikt jaunu štekeri. Ne štekeri, bet to ringu. Kad es izbraukšu, nezinu, es reāli gribu prom no šī darba. Pat daudz problēmu, viss kaut kādas ir. Nosieties, te visi vadi vienkārši tupa mētāji. Kastīte normāla. Sīlings, tu parādīšu kāds pa sīlingu. Jūs saprašanai tas nav. Oi. Nevajag izslēgt viņu, bet labi. Jūs saprašanai. Tāds sīlings, ahujēt. Nu tur pilnīgi ūdens vispār netiek iekšā. Karoči. Sīlings, 100%. Jā, uzliec to kasti otrādāk. Ielies tur bateriju, šito te sūdi pa virsu, karoči. Jā, dirsā. Karoči, bet man ir arī labas ziņas par šo kompāniju. Jubits reāli ir čaļi. Good, viņi man iedeva konektorīti. Un es viņiem prasu, cik viņi jāmaksā. Saka, aizmirsti. It's not your thing, not your problem. Tagad mēs pirmā reize dzīvē darīsim šito sūdu. Es nezinu, es to pareizi daru. Es domāju, ka vajadzētu bišķi vairāk attīrīt šito. Vai jā, vai nē? Karoči, uzrakstam komentārā. Vajag tīrīt šito vairāk vai nē? Neskatoties uz komentāriem, mēs tāpat tīrīsim bišķīt nost. Tāds, kad esmu... Man ir baila, ka tik, lai nav tā, ka neaizskar. Nedaudz, bet nu tur pāris milimetrus mēs tiešām noņemsim. Tas tikai šādā virzienā darās, man liekas. Baterija lādējas. Viņš saskrūlēsim. Nebaigi daudz. Šitā es domāju, ka var, lai viņu var redzēt bišķita laukā. Un pračenes pamēģināsim saspiest. Okay, šturās. Freaking elektrika tehnoloģija. Tehnoloģija. Opā, nu šitam ir jābūt. Šitais ir cool. Nezinu, vai tas ir labi uz vadiem likt kaut ko tādu, bet uz mums ir konektors. Tagad mēs... Ok. To mēs nedaram. Nekādā gadījumā. Es domāju, ka bišķi piededzināsim. Jābūt ir cool. Tā, šito pamēģināsim šitā izdarīt.
Tā it kā būtu jābūt diezko ok. Būtu jābūt ok. Kaut caurumu neizzinā. Šitā. Nu, ceilings ja nav perfekts, tad ir diezko labi. Not bad, Eģe, not bad. Elektriko. Tu varētu būt elektriķis. Bet es negribu tēlot vajag svarīgo. Svarīgāko visā bauvā. Un tāpēc es neesmu elektriķis. Ok. Mums ir jauns rings. Mums ir pašā augšā tādā gadījumā likt. Pamainīsim bišķi secību, jo tur tā secība tāpat ir pie dirsas. Pie dirsas mazas ragaviņas. Un es izstāstu, ka arī tūlīt lūzīs. Mēs viņu neaiztiksim. Tā pirmo šito. Tad šito otro. Tā viņam tas izliekums ir bišķi neiztaisnojās. Un jā, problēma šajā darbā ir 101. Un viss no tām ir tavējās. Neviena cita cilvēka. Tās problēmas nemaz nevar būt. Kādam patīk čāpstāšļa? Zinu, ka daudziem cilvēkiem besīja. Man arī daudz, kas besīja, bļēt. Vēl pisās nahuj. Šitā. Nu, līdz tā, viņš sieniņām pieskarās. Tas ir pats galvenais. Negribu pārāk stipri pievilkt, bet man ir dahuja spēka. Man nekad nav zināšanas, cik stipri tos sūdus pievilkt, bet man liekas, ka mēs esam cool. Jā. Tas ir viens. Tu čārdžo un notīrīsim otru vēl. Tā, es ceru, ka te atkal nekas nenoplīsīs. Sādāk viņi. Viņi mani atsūtīs taču to te evakuātoru un aizvedīs prom. Labi, tā nenotiks, jo es jau sarunāju. Elektriķi uzrakstiet, es daru visu pareizi vai nē? Labi, varbūt instrumentu man nav vajadzīgo. Bet tā, nu, ķipā, balstoties, kad man ir akmens un 3 ceļmalu lapas. Vai es daru visu pareizi vai nē? Es zinu, ka viņus vajag iesmērēt ar kaut ko vēl. Man tikai bremžu šķidrums. Es izskatos. Suka, bro. Karoči, pie darba. Vispārējais reāli ir uz taviem pleciem. Tā kā, ja tu rēķinies braukt uz Ameriku un darīt šo darbu, tad rēķinies, ka tavu nervu sistēma, nu, būs bišķiņ pizdā, bet tā jau nekā trakā. O, es te jau demedžu taisu vairāk nekā tīru. Šis pār viss eļļā, bļa. Kaut kādā šļubzī, bubzī lietā. Šitā spīd kā kaķu oliņas, viņam tagad reāli būtu labi jāiet. Būs jāieskrāvē tā skrūva, viena kas pa vītni, lai arī noiet nost, ja tur kaut kas ir. Jānoņem šitais arī nost. Tad ir mēs tiksim bišķi alumīnī banim nost. Ok.
Okay, looks better. Tā, un kur es skrūvi papisu? This is the question of the year. Kroči es atradu, izrādās viņš bija šeit. Un es kā skatījos no augšas. Un saku meklēju, kur viņš ir, kur viņš ir. Un es nokāptu lejā. Tad ieraudzīju, ka viņš tur ir. Kroči, bet. Es arī sapratu, ka šis ir, es aiziet pie turienes, tas ir masasvads. Un es beidzot viņu notīrīju. Kā redziet, viņš ir tīrs. Un tāpēc, ka man bija problēmas lietas laikā un visu, ko Gemini, Google man pateica, tas ir kā, jā, masasvads. Es domāju, ka viņš kaut kur te uz traileri ir, bet izrādās, ka viņš ir tur pie baterijas. Viņš tā ir mazākā sāpe. Tagad mēs pievienosim visu. Un palādēsim vēl bišķi bateriju. Un pamēģināsim bez baterijas paspiest bremzes un pastīties, kas ar viņu notiek. Bet tā kā te viss tādi savienojumi, tad man liekas, ka tā baterija ir pīzdēt. Baterija ir pīzdā. Bet to mēs vēl nezinām. Opaņki. Zaļinski, es tevi redzu, vai ne? Yes, tas ir tu. Man liekas, ka mums likt uz šito pusi labāk būtu. Jūs to redzējāt? Čalam vai nu nobloķējās bremzes? Vai nu kas tas bija? Vai viņš pabrauc garām? Jebāģi, brāč! Viņam izskās, ka viņam nobloķējās bremzes. Tādā interesantā spotā mēs stāvam. Tieši pie servisa, vecīt. Kā viss čil. Viņš ir baigi dārgs, bet nu. Zaļinski nāc ārā. Zaļinski nāc ārā. Tikai es nezinu, skrūvēt tieši tāpat, kā viņš bija. Vai savādāk. Man liekas, ka šeit bija apakšā. Šeit bija te pa virsu. Un tā kā viņš ir bies, tad laikam labāk ir skrūvēt tā kā viņš bija. Smirt pēc gumijas nereāli. Wow. Tā kā mēs neesam vienīgi. Ko es neizdarīju, tas ir neaizskrūvēju to skrūvi līdz galam. Ir tās vietas, kur viņi... Nē, čalam viss kārtībā. Viņš nepareizā ceļā aizbrauc. Ok, šitais ir līdz galam aizskrūvēts. Lai šito nav baigi labi tā darīt, bet nu mēs patīrīsim bišķīt uz skrūvi vietas, tā lai saskara ir chill. Kaut šito, šitā. Un šito, es domāju, ka labāk ir šitā teviņu ar tām asajām, ne. Labāk piespiedīsim plakani viņu, vismaz nekas nenotiks, tam štekerim ar laika gaitā. Nebūs tā, kā man ar šito. Šito paraut. Viņš pieskarās pie vītnes labāk. Nekas nevar zināt, labāk, lai ir divas savienojuma vietas, nevis viena. Un šo mēs skrūvējam ciet. Opa, nihujā. Yes, što mums var bišķi stiprāk. Vērķis jau tāds, palocīšu to sūdu. Viņus locīt nevajag. To būs vēl vienu jākauciņiem. Nu, ладно, tagad точно. Stopudavā hujen. Tā. Ok. Pieliksim vēl bišķi palādēties. Uzpīpēsim cīdziņu. Un pastīsimies, kas tālāk notiek ar bremzēm.
Man liekas, ka pluss bija pirmais, ne? Vismaz tā man mācīja. Pam. Nu ko, paskatīsimies, kas notiek. Es tikai paliek paskatīsimies, kas to vāciņu uzlikt. Un varbūt baterija būs jāmaina beigās tāpat. Bet mēs būsim 100% pārliecināti pie tā. Man liekas, ka baterija tāpat būs jāmaina. Šitā jau pa lielām var ielikt te, jo tas mums noderēs, nazīts arī. Karote mums vispār bez karotes, bez šīs te karotes. Bļa. Mums reāli netika galā. Tā karota arī pie instrumentiem, un lopatiņa arī. Tas ir galvenais instruments. Un celis melns, tur bļaķi. Es palieku pamazām par melno, bļaķi. Karoči, bet tā īsumā kopumā jāsakārto. Es parādīju sakārto šito feature. Dievs deguns. Sakārto šito feature. Pasīšos, kas notiek ar bremzītēm. Un sistēmā varētu parādīt, kā viņām ir jāskan, bet viņas iepriekš tā neskanēja. Tad es nonācu pie secinājuma, vai tas pumps vai tā ir baterija, bet tad sapratu, ka tā reāli bačiņa. Ja jūs dzirdat, tā dūkoņa ir diezgan liela. Un tad zinām, ka mums strādā sūknis, viss ir kārtībā. Un tas ir labi. Un bēnoņi noslēg, viņš tur nepārspiež. Tas sūknis, viņš strādā, viss ir kārtībā. Un problēma reāli tikai elektronikā. Tas ir baterijā, tā kā pa lielam. Gaidam, kad uzlādējas. Uzpīpējam cīdziņu, atveram nost, pārbaudam. Ja nē, braucam pirkt jaunu bateriju. Un tad es ceru, ka mēs varam turpināt savu džurniju. Un ka viss būs kārtībā arī turpmāk. Tā kā tiekamies vēlāk updeitā, kas notiek tā un šitā. Problēmas katru dienu, visu dzīvi sekos tev līdzi. Tā kā nestreso, vienkārši esi tu pats. Atceries lietas, kuras tu nevari kontrolēt. Ja? Ok? Saprati? Davai. Ok, ir jau izdarīts viens deliverijs. Un uztaisot deliveriju. Braucu uz truckstopu pēc tam, tāpēc, ka šodien nebūs jaunu loadu. Beidzās baterija vēlreiz. Labi, ka tas bija tukšā un vispār stresa nekāda. Kā varēja viegli nobremzēt un vispār nebija necik bīstami vairāk. Bet baterija ir beigta un mēs esam nopirkuši jaunu bačiņu. Nopirkuši smilšpapīru vai notīrīt un protektoru. Tā kā aizsardzību tam visam pasākumam, lai mums nenotiktu tāda suda vēl vienu reizeti, lai viss būtu kārtībā. Tu saprati, jā? Tu saprati? Un, jā, deg nomainīsim bateriju, iedosim veco bateriju atpakaļ, saņemsim $2 atpakaļ kopā. Tas viss maksāja $160. Nav lēti, nav dārgi, bet vajadzīga, ļoti vajadzīga lieta. Es pareizi, jā. Kroči, līdīsim virsū, opaņihuja, un liksim jūs uz galvas un atkal turpināsim šo nebeidzamo maintenance šam trakam, kurš nekad nebeidzās un ka varam mēs mūžīgi viņu taisīt un tāpat mēs nekad viņu nesataisīsim. Tikai tāpēc, ka tas ir vecs grausts un veciem graustiem, kā saka, jālabo viss ir vienmēr. Tāpēc ķersimies pie darba. Nav nekā daudz, nav nekā maz. Kā saka, garākā tā kā tā vedīs mūsu vienmēr vienā virzienā. Tā, un tikai man tagad nesapisties bišķīt. Kas notiek te?
Tā, šito noliksim te. Šito te, lai atkal nepapistu, lai nebūtu tā, kad viss ir papisies. Tā, man ir 2 boltiņi, divi nati, ar kuru aizskrūvēt ciet. Tad ir kapiņus jānoņem. Šitā. Un šeit viņus pat atstāsim šitā. Tāpēc, ka mums reāli viņus nevajag. Un tad mēs ķersimies pie konektošanas. Tā kā tas ir pa lielam viss sarežģītākais tajā visā padarīšanā. Ceru, ka jūs redzat visu diezko labi. Tā, tikai galvenais nesapisies meistarībā. Baltais un melno iet pa labi. Kroči, šitās skrūves ir nahuj. Bet viņas es iemetīšu kaut kur te. Tā, lai viņas vienmēr ir, ja nu gadās tāds pidares kā es, kurš papis kaut ko. Tad viņam būs beigās skrūvītes kaut kādas, ko viņš varēs piekonektēt un aizmirst savu problēmu. Iemetīs viņas te vienkārši. Šitā. Šitā. Un ņem logā bačiņu. Bet viņa baigi mazāka, man liekas. Ui, beļeķi, kā vienmēr kaut ko aizmet. Nē, tieši tāda pati izmērā. Tā, šitā pat arī liekam iekšā. Mīnus. Tā, baltais vads ir šeit. Šitie vadi ir šeit. Tad mēs daram šādi. Ieliekam viņu iekšā. Tā, šitais mums ir. Šo vienojam šeit klāt. Tā, kas bija pirmais? Pirmais bija plusi jāvieno, tad bija jāvieno mīnusi. Šādi. Mums vajag īstenībā. Kāpēc paņēmsim mušpapīru? Lai notīrītu no korozijas visus konektorus īstenībā. Lai notīrītu koroziju. Un tad mēs ņemam vienu loksnīti. Tīram nost. Beļaķi. Es atkal melns būšu no šitā jobanā trailerā. Un te mēs smuki tīrām no šito te padarību. Ja nu viņš nelādē, tad vismaz tagad ir tā, kad viņu lādēs. 100%, jo ar nāzīti paši saprotiet, ieskrāpēt. Tas tev nav tas pats, kas paņem tas mušpapīru notīrīt. Notīram šo. Šo apaņķi spīd kā kaķu olas. Tā. Tad mēs notīrīsim šo. To baltu var neaizmirst. Tā izdarīsim īstenībā, uztaisīsim viņu apaļu. Tā būs daudz vieglāk, es domāju. Uztinam kāsīti. Un skatāmies manu video tālāk. Es nezinu, cik jau jūs džontis jau nokrēt par to laiku. Tas vēl nevienu. Tas, ka es atmetu. Bet jūs varat droši pīpēt. Man nav nekāda pretenzija pret pīpmiņiem. Redz, ka es biju viens no viņiem. Kārtīgs šakālis. Šitais būs vispār bombēzni.
Šitam ir jābūt. Šitais točno arī ir. Tam, kas tur vēl ir. Bija vēl taču vadi. Šitā varētu īstenībā ar apaļu tagad noiet smukiņā. Perfekto. Muchacho. No, cik īstenībā viņam bija kāda kārta virsmu, un mēs ar nezinu neko nenoņēmām. Yes. Tā, šitais ir. Šitais ir, un bija taču vēl viens. Nu, baltais arī, bet bija vēl viens. Ja šibētu uzgāzēja. Oho, viņam brakšķi. Tas tak ir čalis. Un re, kur ir vēl viens. Šito mēs notīrījām. Re, kur jābūt vēl viena. Šitais jaunais. Viņš jauns, bet tāpadās. Viņš arī nav kaparā. Vēl likās, ka viņš nav. Bet izrādās ir. Vai ir pielipa viņam no tā kapara? Nē, ir viņš kapara. Šitā. Čāls bišķi uzgāzēja, iefleksoja. Kroči, šitais laikam būs padarīt. Es nezinu, vai tā bija labi darīt jauno, bet mēs maz iegūsim labu connectionu. Connection people, Nokia. Okay, this is cool. Tad mums vajadzētu... kā iesmērēt viņu, ķipā? Jā, lai prosti smērēt? Es man pat nav par nezinu mazākās iedomas. Kā to var darīt? Darīt? Apački. Taču mēs laikam iesmērēsim te bišķīt viņu. Uzliksim pirmo. Kurš bija pirmais? Mēs, ka mēs šito labāk pēdējo liksim. Tad iesmērēsim arī te. Tā, lai, nu, citas connection vieta riktīgi laba. Un mums nākamreiz, nu, ne man, es vairs drīz nestrādāšu šajā kompānijā, bet kādam nākamajam cilvēkam vienkārši ļoti paveiksies. Ar to, ka, nu, viņam bija tāds normāls kolega. Šitais ir viens, šito arī iesmērēt. Oi, bļāč. Labi, mēs vienojam bišķi otrādāk visu, bet mums ir pohu, vai ne? Gan jau kādam elektriķim baigi sāpīgi tagad šito skatīties. Čāls pirmo mīnus ujārī un tad tikai plus. Ok. Более-менее good. Yes. Tad bija šitais te. Labi. Tad šitais, ne šito mēs gribējām pēdējo vienot.
Šitais bija jāieliek iekšā, bet, bļet, jau nevar zināt, mums te jau arī viņam pizdā ir. Kas tā pa huiņu, bļa, vecu, bļa, bet huizam. Gan jau viņi pirks uzreiz nākamo bateriju, pēc tam būs jāpērk jauna, bļač. Tā arī var gadīties. Šitā. Šitā. Nepagaid, vajag uzsmērt šito sūdu. Šitā. Tas notiks šitā. Un tā paliku vienu vādā. Es nezinu, kas tas ir. Bet izstāvs baigi bēdīgi. Ritīgi sēt. Izdarīsim šīt. Mums vajag uzsmērt šito sudu. Sudu! Un man uzsmērt sudu! Tā mēs, es domāju, aiziesim uz... Es nekad neesmu bijis, un ja tagad drīz brauc prom, tad mēs aiziesim uz to dolāru arī. Vismaz pirmo reizi aiziet un paskatīties kaut ko. Pa dolāru mēs var koku nopirkt dolāru trijā. Andi sapratis mani joku, vai Raivis. Koku nopirkt pa eiro. Dolāru. $1 gram of coke. Okay? Šim bišķi pa daudz godīgi. But it prevents from everything, so... Tā kā uzšmekot uz turienes. Jaunus šitos. Boltiņus. Negribas sasmarēt rokās, bet man nav izvēlēs. Tā gāja kaut kas virsū, man liekas, ka nē. Tikai šitie bija. Labi, noņemsim pagaidām šito. Šito. Viļač. Es jau gribēju skrūvēt ciet, bet sapratu, ka man nav kas skrūvēt. Tagad man ir. Viņš neskrūvēs. Jauna bolta neskrūvēs. Karoči, jā, es gandrīz aizmirsu savu šito te banku. Oi, ne banku, bet šito te... Man prāts nedomā, kas tas ir savas tiesības. Un viņš tā saka, nu, tā kā, es domāju, neaizmirst šito, jo to, nu, tā kā būtu vajadzība pēc viņas. Es tā saku, nu, man jau to nevajag viņa, bet ventiem gan vajadzēs, tā kā. Tā kā, jā, mēs dabūjām cashback viši atpakaļ. Un noliksim to trakā, aiziesim ātri, tāpēc, ka man 19% aiziesim ātri dolāri. Un tad jau es šaušu uz kaut kādu trakstopu pakšičēt, kaut gan īstenībā būs baigi grūti atrast kaut tādu. Jo es jau biju divos trakstopos un tur viss ir šausmīgi pilns. Šausmīgi pilns. Un jā. Kroči, šausmīgi pilns viss ir. Tāpēc mēs tagad vilksim mūsu glovītes nost. Cimdus. Un aiziesim ātri, reska pasīsimies Dēlo šopu. Ja kāds nav bijis, tad mēs neesam vienīgais. Jā, visu mēs izdarījām. Visu izdarījām. Un kā ar 19%, tad tic kaut kamerai 8%. Pēc īstam vajag gādi krīts tā GoProškai baterienos. Bet viņi varētu to, ka viņi ir riktīgi veca. Un es viņu, nu cik veci, pāris gadu, man liekas, gadu ar kaut ko. Bet es viņu biju kādu ilgu laiku bez uzlādes atstājis. Tā kā, let's go to the dollar tree. Kā šiesim labāk šitā te. Cālai. Thank you. Joka. Paskatīsimies, kas te ir visādi šņaga. Šņaga izšķimā.
$3 krūzīt. Izklausās tā kā, izskatās tā kā kaut kāds viens, bet nemaksā nekas te $1. Nē, tās Marlies. Bet mēs varam saldumus te sapirkties, kas ir ļoti cool, though. Ok. Parādīsim visu veikalu. Un tad es iepirkšos. Pazīsimies visu veikalu. Gan kāda šņaga, tīrākā šņaga puķīca. Šņaga. Jā, kā tāda. Smaržīgie. Nu labi, mazas tādas lietas, piemēram, tas maksā $5. Neka $1. Nu, ir lēti, jā, piekrītu. Kas te ir, jā? Injektoru cleaners $1. Bet vai viņš ir labs? Šitos vajadzētu, bet viņi nav stipri, vispār izskatās tā kā sūds. Teips. Nu, labi, es turpinātu šo darbu, tad būtu jāiekot pirkt. Bet man palika tieši tik, cik man vajag pa lielu. Kas te ir? Visādi plasmasas priekšmeti, želejs, kas viss? Aizkubi? Vai ne, tableši šo te. Jā, karaža te atbīdīšās. Kričiesim safilmēšu. Čipsīši. Padžurties. Vēl kaut kas. Negribu baigi filmēt citus cilvēkus. Rotās. Apaņīši, jā. Top, ramen, šrimpo, nudelito. Jā, nu karači, īstenībā diezgan labs tauriņš, kur nopirkt visādas mazas sīkums palēt naudu. Es jums nerādu vispār neko. Glāzītes, baterijas. Ok, sapirksimies saldumus un dosimies ceļā uz Trakstopu. Dosimies ceļā uz Trakstopu. Es bišķiņ baidos runāt šitā publikā. Nebaidos, bet nedomāju, lai man padomā, ka es pilnīgs idiots runāju pats ar sevi. Bet es tagad runāju ar jums. Un tad jau pa lielam šī diena beigsies. Es gribu pačilot, es gribu neko nedarīt, es gribu reāli... Nu, kā jau normāls cilvēks, kādreiz ievilkt elpu un... Nē, sākstās. Es ātri jums parādīšu, ko es nopirku par $22. Īstenībā pateikšu tā, kad es būtu iztērējis parastā veikalā diezgan vairāk. Tā kā mēs nopirkām šo brīnumu. Tad mēs nopirkām proteīnu. Proteīns, tā lai mēs būtu krūtie, kūlie džeki. Nopirkām šo. Vēl likšu jau. Man īstenībā jāliek, tas viss būs. Kroči tāliņ. Mazāk tiekās, mazāk redzās. Mēs nopirkām vienu olu. Spaidīt, kā man nevietā. Viņu paspaidīt. Un tas, lai tā, es tāpat esmu invalīds ar vienu olu esmu. Tad mēs nopirkām šo. Nopirkām saldumus, kā jau vienmēr. Nopirkām tīrītas sēkliņas. Tīrītas sēkliņas, es domāju, cool. Nopirkām popkornu. Lai garšoja iepriekš un iegaršojās. Haribolāsīšus. Mēs nopirkām čipsīšus. Mēs nopirkām košlenes, tās man riktīgi braucoties. Kaut gan negad agrāk nav gājuši. Tad mēs baltās šokolādes, piena šokolādes nuggetus paņēmām. Nopirkām, protams, veselīgo brūklēņu dzērienu. Tas ir riktīgi labi aizies man šmēktēdams. Tad mēs nopirkām meleņu dzērienu. Tas arī sašausies vienkārši. Nopirkām Skittles dzērienu. To es pirmoreiz dzīvē mēģināšu. Un
Protams, mēs nopirkām ūdeni un skatieties īstenībā, šī tik daudz par $22. Tas ir labais, vaška, brīš, vaša, nahuj, šučka, brīš, vaška, brīš, tu čelnies, nepiemīs gultu. Karoči, un tā kā tā, tas īstenībā bija, kā saka, ir arī pozitīvais, negatīvais. Tā kā sadēsījām traku, dabujām bateriju, dabujām saldumus un tagad varam braukt uz traku, tāpēc tiešām pačučēt. Un te jau pa lielam šī diena priekš manis ir beigusies. Lazy Sliced, trakais trakeris dodas gulēt. Hatā! Hatā! Čau! Es jums reāli gribu parādīt, kā es mazgāju kājas, kad es negribu iet dušā. Baigi mastās gaismas īstenībā. Bet, jā, šādi es mazgāju kājiņas. Es vienkārši atskrūvēju to pudeli bišķiņ līdz, tā labāk parāda, bišķiņ atskrūvējuši to korķīti. Un tad es nolieku viņu šādi. Tad es viņu uzspiežu. Redziet, līdz ūdens laukā. Par draugu patvērāt. So. Un tad pa lielam uzlikšu šeit par galvāju. Šitā. Tad mēs paņemsim bišķīt, sastiprināsim mūsu kājiņus. Aiziet. Daudz nevajag. Reāli daudz nevajag īstenībā, lai kājas nomazgātu. Es varētu mežā dzīvot reāli. Tā, lai līst arī kurpītē iekšā ekonomija. Tātad pats galvenais ir mūsu instruments ziepītes vai šitāds sūdiņš, vai es gribēju uz rokas, bet uzspiedz kājas. Groči mazgājam šitā, šuri-muri, visu izdaram tīru. Tad atlikušo ziepīti mēs paņemam opiņā. Tas varētu būt ekonomiskas ministras Latvijas ministras ekonomiskas. Tam rokas bišķi jau netīras, to jau var redzēt. Un tagad mēs mazgājam kā rociņu pa lielam, otru rociņu. Un tagad mēs bišķīt atskrūvēsim, lai viņš pats tek laukā. Neiesūt gaisu, savādāk mums būs baigi mazs tecēs. Un tad mēs atgriežam bišķi vaļā. Mažgājam kājiņš. Kā kājiņš ir tīra. Un tagad mums ir pats galvenais. Ielējam ūdentiņu. Tā, ielējam vēl bišķīt. Ubi, biļač! Galīgi nesadevās man visu matemātika, zato viena kurpa, ko toč neizmazgājās. Tā, man otra arī aplieta, tā kā tas īstenībā nebija nemaz tik slikts variants. Tā, tagad mēs bišķi atkal tieši tāpatās. Ok. Palika šito kājiņš. Parasti to daru ar vienu pudeli. Reāli vienu mazo pudelīti. Un man visam reāli pietiek. Bet šodien mēs tā kā pat par $1 nopirkām viņu. Es domāju, varētu pat dušā ieiet, tāpat tās aiz traileri. Labi, sākstos. Tad man pietiks tādām kādām, nezinu, 3 mazgāšanām iespējams. Mēs aizmirsām mūsu kroksīti iesmērēt. Kroksīti ņemi. Davai. Sānu arī nomazgā. Un tagad ir mums pats galvenais palika. Nomazgāt rociņš. Arī var uz kājiņas piereiz uzliet. Uzliekam arī uz kājiņas. Un tad mēs noskolojam kājiņš. Un ieskolojam bišķī te iekšā. Tā, lai viss tur ir tīrs. Izskalojas. Perfekto. Tā, noskolojam vēl bišķi kājiņš.
Tā, lai turās, redziet, tā, lai uzreiz līst botītā iekšā. Un viss zaibīs. Nu, bišķi vairāk pa pusi iztērējam. Tad pēc tam mēs varam ieliet jebkurā benzīna, tā kā pa velti ūdeni. Un mums reāli būs visu laiku ūdens, ko kāņas mazgāt. Visi baigi kruti. Es jūtos zaibena. Vienkārši ideāli, nekas nav šampūna viens. Un tā kaut kā mēs mazgājam mūsu kāņas. Daudz jau nevajag. Vajag tikai, kā saka, vajag tikai man šeit Suavē, man an Niagāras ūdenskrituma, karč ūdeni un reāli tev būs tīras kājiņas. Mana